Cilvēki meklē emocionālu mieru, klusumu, harmoniju. Tas norāda, ka kaut kad iepriekš šajā cilvēkā ir izveidojusies pārliecība, ka man ir jāmūk no konfliktiem, kad es noteikti nebūšu tas, kas var atrisināt konfliktus. Un zemapziņā ir izveidojusies programma. Es vienmēr mūku no konfliktiem. Šis cilvēks skatās uz ārējo pasauli, un viņš redz konfliktus, vai viņš redz konfliktus savā partnerī, savā bērnā, savā mammā, savā priekšniekā, savā partnerī. Tad viņš nonāk tādā konfliktā ar sevi. Viņš nevis iet uz to atrisinājumu, bet viņš nonāk konfliktā ar sevi, vai ne? Un viņš domā, kā tik ātrāk nomukt, kā tik izdarīt visu, lai nomuktu no šīs situācijas, no šīs sarunas, no šīs problēmas risināšanas, vai ne? Tas kļūst par tādu kā smagumu viņu sajūtās. Šis smagums ir tas, no kā šis cilvēks visu laiku mūk, ja? Un tajā pašā ezotērikā cilvēki saskrien tādā kā lielā pulkā, kur visi negrib konfliktēt, vai ne? Un ir apspieduši sevī šīs emocijas. Šī ir vienkārši zemapziņas programma, no kuras var atbrīvoties pavisam īsā periodā. Pavisam. Jo uzdodiet sev jautājumu, kā man turpmāk būs vieglāk, harmoniskāk strādāt un godīgāk ar sevi? Vai es mūku no konfliktiem, vai es ļauju viņus atrisināt?